Pyrmais tautas atmiņos palikušīs baznīcas kungs ir Jezups Vojcechovskis, kurš ir dzimis Leitovā, runos ar akcentu un tāpēc tautā saukts par poļaku. Viņš te ir bijis no 1894. līdz 1918. gadam, veseli 24 gadi. Jo īpašīs nūpelns ir 1912. gadā iztaisītos kūka daļas oltorim. Un tad pazaroda mūsu oltorus sonus svātūs attāli. Tātad te svātīs Franciskas svāto kļara pie svāto gora nūzalaišanas un pie otro oltora pie Jumprovas Marijas pazaroda svātīs Antons un svāto Tereze, toreiz ļoti populāra svāto. Vojcechovskis arī bija tas baznīcas kungs, kurš 1916. gada otrajos Leldiņās pavadīja pēdējā gaitā mūsu Gustavu baronu Mantēfeli, kurš bija nomirs Bonifacovā sava pleminīka Jezupa Mantēfelia muižā. Daudz labu darbu padarījušo kultūras biedrība Ausaklis arī soca darbu baznīcas kunga Vojcechovska laikā. Sokumā gan vaira nūzajāme ar pretalkoholisku darbību. Līdz 1914. gadā panoca Lelo krūga aiztaisīšanu. Pītera Vilāna Dricanīša gromatas vokā ir redzama te bilde, kur ir vecīs krūgs, muiža, baznīca. Nu, un lūk, tas ir treju Dricanīšu kūpdarbs, ko saraksties Jezups Kinzuļs Dricanīts, īspīts Ladislavs Loķis vocējā pilcinīts un Dzenegalīts Trūps ir uzzīmies ilustrāciju, kur ir redzami vecī Dricanī, tātad kreisajā pusē krūgs, augšā muiža un baznīca. Tad nu lūkšu krūgu arī aizklapēja cīti. Tomēr Vojcechovskis palicis Dricanīšu atmiņā, kā kundziskas, vienkāršu tautu stingri atdalies no muižas kungiem, i par tautas izglītošanu latgaļu drukas aizlīguma laikūs nav aizadūmojis. Jos kūpums savā laikā ir paraucis zuba baznīcas kunga skrindas redigētajā drivā. Avīze lasēja zīdojumus, i no Vojcechovska bija īsūtīts paziņojums, ka jis sūta drivai 17 kapeikas pabolstam, no kuram 15 kapeikas atroda Boba baznīcu slaucēdama, a 2 ir Vojcechovska upers. Protams, golā izarodēja, ka tas ir viltojums, bet pabiežs jau bija niknas, kā var īdūt 2 kapeikas, kad Rēzekņā ceļ myura moju, sekoja atsaukšana un atsavainošanās. Labi, ka vienkārši baznīcas kloņi tūreiz avīzes reši lasēja, vai atnaprota lasēt. Baznīcas kunga liktiņš toļok bija visai sopīgs, jis bāga no bolševikim iz Lītovu, atsagrīza jau slimts 1920. gadā, jo Rēzekņā izceltajā mojā saimnīkoja mosa Ludvika, kura 30. gadu vidā zemi ar sātu breivūs leidzekļus atvēlēja Marijanim Boltos baznīcas ceļšanai. Tā, ka Dricanīšu zīdojumi ir pamatā arī šim dīvnomam.